Man tāds, nē, man ir braukšana, nē, man ir jāmācās. Man ir tiesības, un es vēl neesmu to aptvērs, ka es tagad vienkārši varu iekāpt mašīnā un kaut kur braukt. Un es māku braukt un nebaidos vairāk. Kāpēc ir cita autoskolā? Tev viss ir vienā vietā, un tu to visu iegūsti, jo tiešām, tas tik ļoti tagad baba auga, man visi apkārt par viņu runā, un saka, jā, baigas redzēju to arī, es arī jau redzēju viņu videos, arī tur gribu iet, tā kā, man liekas, tas ir tik ļoti liels jau sasniegums, jo Ronalds arī un visi, kas ir iesaistīti, jūs tik daudz ieguldat tam, lai viņš ir ļoti moderns viss, lai tas piedāvājums ir viegli uztveroši un palīdzoši, jo tiešām ar visu jauno mājaslapu, ko viņš man stāstīja, man liekas, tas būs visvieglākais veids. Sveika, Baiva! Sveiki! Esmu uzaicinājusi šodien tevi mazliet parunāt par tavu pieredzi mūsu autoskolā, kā tev gāja, kā bija, tāpēc dodu vārdu tev, izpaudies, stāsti, kā bija. Tas nebija garš laiks, kā mēs zinām, tas bija īstenībā īs laiks, bet man liekas, tas tik liels notikums manā dzīvē, jo es visu mūžu biju baidījusi no braukšanas, un man liekas, tās bailes es biju jau prātā ieskaidroju sev, ka es nekad nebraukšu. Un es vēl meklēju iemestus, kāpēc man nav un tā, un es visur teicu, nē, man nevajag, man tā un tā. Un tad es sapratu, ka pārnācot uz Ameriku man vajag, un šī te vajadzība man radīja arī apņēmību un vēlmi nokārtot. Un man šeit arī viss tik pareizi salikās, jo es zināju Ronaldu. Un man liekas tas, ka tas tik ātri notika, es uzrakstīju Ronaldam, jo nākamajā dienā man bija līgums parakstīts, es jau sāku teoriju, sāku braukšanas, un tāpēc es pat tik ātri tiku iemest tajā visā iekšā, man nebija laika pat apdomāt, un tas process sākās, un es sapratu, ka, es darīšu visu iespējamo, jo laika ir maz, un man nav citu variantu, 2 mēneši, 3 mēneši, man bija tāds, es darīšu visu iespējamo, lai pēc tam, ja es arī nenokārtoju, es vienkārši tev pateikšu, I tried, nevis tā, ka tu tur vēl garumā, tāpēc man pašai bija tik ļoti liela apņēmība ar to visu, un es teikšu godīgs, šis pusotrs mēnesis bija ļoti intensīvs, man liekas, sapņos rādījās visu krustojumu, jo es biju ar visu prātu tajā iekšā, jo es sapratu, davai. Un līdz ar to es biju arī ļoti zinkārīgi, jo man tas ir kaut kas pavisam jauns, man nebija nejausmas par visiem noteikumiem, krustojumiem, kas un kā notiek, kā vispār mašīnu vadīt, un tāpēc es pati no savas puses tiešām devu visu, ko es varēju, un visi šie te virtuālie braucieni, ko es skatījos, tas man tik ļoti palīdzēja, jo redzēt to dzīvē, redzēt video, kāds tiek izbraucis, tu uzreiz prātā tos nosēž, un tu to dzīvē izbrauc. Tā kā, šis bija liels piedzīvojums, intensīvs, mans prāts arī pēc, cik sen tā skola bija ieta, kad mans prāts vienkārši sen nebija tik daudz informāciju uzņēmis, bet tagad es varu izelpot, un man tāds, esmu tik lepna par sevi, kas to padarīju, man arī bija labākie cilvēki un komanda un instruktors viss apkārt, ka tas viss vienkārši sakrita pareizajā vietā, pareizajā laikā, un man ir tiesības, un es vēl neesmu to aptvērs, ka es tagad vienkārši varu iekāpt mašīnā un kaut kur braukt. Un es māku braukt un nebaidos vairāk. Tā kā, Bet pēc sajūtām es saprotu, ka tu biji tajā visā iemesta, tev tā kā nebija variants. Labi, es tomēr nē, tev tā kā viss ir jāiet, jādara variantu. Bet kā tev nebija tā kā pilnīgi tāds, ko es tagad darīšu, man tiešām jāmācās, kā man to veltīt laiku, man taču ir darbs, man ir vēl kaut kādas lietas. Zini kā? Par cik es gribēju atvieglot sev dzīvi Amerikā, lai ir tās tiesības, bet arī es teikšu, ka tad, kad tagad sāku visu teoriju un sapratu, cik tas ir viegli to savā ikdienā pielikt kaut kur klāt, es saku aizējuši džimu uz steperu, es vienkārši skatos uz ausņām tos visus teorijas moduļus. Es braucu lidmašīnā, skatos moduļus. To tu vari tik viegli ieplānot. Tur nav tā, ka tev tagad ir jābūt tur uz vietas, kaut kur jāiet, protams, tas 3 reizes, bet to visu pārējo tas bija tik ļoti viegli savienot. Un arī tās braukšanas no sākuma, protams, man bija tāds, es nebiju nenormāli stresaini, es domāju, bācis, tūlīt iekāpšu tajā mašīnā, ko es vispār darīšu, līdz ceļa būšu lēnākais cilvēks. Bet kaut kā es iekāpu, un es nezinu, kas notika, es actually sajūtos labi, es sajūtos excited, ka es beidzot daru to, ko es atliku visu savu mūžu, un nemaz nav tik lielas bailes. Protams, sākumā pirmās reizes bet pēc tam es tik ļoti to izbaudīju, jo es sapratu, ja es to pārslēgšu galvā, kad mēģināšu izbaudīt, nevis būt nervozi, jo tās tā kā līdzīgas sajūtas iekšē. Es saprotu, kad viss aizies un aizgāju. Mēs Reni vēl likām tur mūziku, es viņam dziedāju līdzi, es ceru, ka viņš tur varēja paklausīties man dziedāt. Bet vienkārši es sapratu no manas puses, ka man ir jāmēģina tas viss izbaudīt, nevis par to stresot, citādi būs grūtāk tik līdz tam galamērķim.
Tāpēc nebija actually tik grūti saplānot, jo tā ir braukšana, cik mums 1,5 stunda, mācies, no kuras viens grib, tā kā tu iebīdi grafikā, nav grūti, ja tu tiešām gribi to un tu velti tam laiku, un tā ir tā prioritāte, jo pēdējo 1,5 mēnešu tā bija mana prioritāte. Vispārējais varēja pagaidīt, man tāds, nē, man ir braukšana, nē, man ir jāmācās. Jā, tas ir tiešām, tas ir izcili, jo tas ir svarīgi, ka tu tiešām tāpat kā ar mācīšanos, ka tu velti visu savu laiku, jo šeit, tā kā, protams, to visu var tā lēnīt, tā kaut kā, bet līdz ar to tas arī viss ievelkās, un tas viss ir vēl 1000 reizes jāatkārto, jo, ja mēs ņemam vērā to, ka, lai tu sagatavotos eksāmenam, tev jau ir jānoskatās, cik tur tie moduļi, tad, ja tu to dari vēl pēc gada, tas ir tā kā ļoti grūti, jo tev ir visā tajā vēlreiz jāmatās ar galvu un vēlreiz tas viss jāklausās. Man šķiet arī tāpēc man bija vieglāk to nokārtot, jo es visu ņēmu vienlaicīgi visu kopā un visu laiku man bija prātā, es domāju, kā tur izbraukt to, kā tās, un man tā informācija ir visu laiku manī, nevis tu paņems mēnesi, 2 mēneši, tu aizmirsti, tu sāc vēlreiz, un tas viss izvēl to tik ļoti garumā, tā kā īstenībā tas pat ir labāk, tu saņemies to mēnesi, 1,5, 2 dāvas, es nezinu, kā izdarīt to pa mēnesi, jo man jau pusotrs mēnesis bija. Bet labāk paņemiet, uzlieciet sev to deadline, un jūs paši redzēsiet, cik daudz jūs un cik ātri jūs to varat. Nevis, es sākšu tagad tiesi 1 moduls nedēļā, tu gadu mācies, tas ir neproduktīvāk nekā, ja tu paņem, saņemies un izdari to. Jo tas ir, jo ja tu sev tiešām nospraud to mērķi, tu jau pats pat tu jau nezini, kāds tu esi cilvēks, cik ātri tu to vari izdarīt. Tev liekas, man nekad nesanāks iegūt tiesības, un tad tev tāds, es to izdarīju pa 1,5 mēnesi, kāds tev vispār teica, tieši to izdarīt? Es pati sev neticēju, jo tagad es pieteicos, un es saku Lindai, labākajai razinē, es sākšu tādu, es nezinu, jo viņa mani zina, es esmu tik nervos cilvēks pat in Passenger Princess seat, es tur viņa tāda baigi mierīgi, es zinu, un es tur biju jau pat tik nervos, tad viņa nevarēja man iedomāties vispār pie stūres, un es viņu vakar vētu, viņa tāda, klausies, tev sanāks tādi, bet redzi, bet jā, es pati sev no sākuma neticēju, un tajā procesā, kad es sāku, kaut kur pa vidu vai jau uz beigu daļām, jau bija janvāra vidus, un Ronalds ar man prasa, bet kā tev šķiet, tu varēsi? Un man iekšā vēl bija tāds, mēģinām, jo man arī vēl nebija tas līdz galam, kas varēšu. Es vienkārši darīju, mēs braukājām 4 reizes nedēļā. Es nebiju vēl, jo tu saproti, ka tev katra braukšana ir jaunas situācijas, jauni kaut kā, jo tev vienmēr ceļš būs savādāks atkarībā, cik daudz mašīnas, no pārējiem. Un vēl pašu pēdējo nedēļu, kad braukāju ar Endiju, man katrā reizē vēl bija kaut kādas jaunas situācijas, kur man tāds, tā nekad nebija noticis, bet viņi tur rāda labo pagriezienu. Tas nozīmē, viņš jau nāk, man jāstāv uz viņiem, jo es vienmēr skatos uz citu. Tā kā tas viss man vēl radīja tādu, es nezinu, kā būs, tā būs. Bet tad eksāmena rītā, kad mēs ar Endiju izbraucām, man tāds, vai pirmo reizi, kad es paprasīju draudzenei piesaisties pie viņas mašīnas, un viņa man ļāva un sapratu, viss, viņai nav pedāļi viņas pusē, visa atbildība uz mani, man vienkārši ir jāsņemās, un es braucu, un man tāds, bet es varu, un tad notika tas klikšķis, un tad es sapratu, es varu, un man liekas, tas ir vajadzīgs tam klikšķim un tai pārliecībai, ka tu to vari, un tālāk, kā būs, protams, varbūt nevienmēr pirmo nokārtos, ar 2, 3, bet tev vienkārši jābūt iekšēji tai pārliecībai, jo, ja tu baidīsies, tad instruktors arī baidīsies tev dotām sēdē. Jā, bet es domāju, ka tā arī ļoti spēlē lomu tas, ka vismaz tu to vienu reizi, bet izbraucu bez sava instruktora, jo es pēc savas pieredzes saku, tas ir pilnīgi reāli jauna pasaule. Tas, ka tev ir instruktors, to tāds, viņš taču visu iedukas, jā. Un tad, kad tu piesēdies pie stūras un saproti, ka visu, ko viņš var izdarīt, ir, nezinu, noraut roceni, manuālai mašīnai, bet automātam, viss. Ja mēs ejam grāvī, mēs ejam grāvī. Un tev nav variantu, un šis tā kā mani ļoti mudināja, es sapratu, es esmu gatava, es piesēdos, es izbraucu, un man arī tajā pašā dienā bija eksāmenis, man tāds, bet es zinu, ka es varu, un tā kā tas bija, tu pats sev to visu sagatavo savās smadzenēs, un visu tu esi gatavs. Tā kā tu pasaki sev, es esmu, un visu nav svarīgi, ko domās citi, kas būs, kas nebūs. Galvenais, ka tu par sevi esi pārliecināts. Jo mēs braucam ar draugu mašīnu, un mēs kaut kā nokļuvām uz krastielas, bet mēs vispār braucām no citas puses, un es prātā domāju, mūžam es nebraukšu krastielas, un mēs nokļūstam uz tās krasta, man tāds, mēs esam uz krasta, un viņš saka, ko visi baidās no tā krasta? Tā ir vienkārši, tur ir daudz mašīna, bet tu māc, ka tu zini, un tajā brīdī man tāds,
Jā, ko es to krasteni te vienmēr baidos, vienkārši brauc. Un tas arī man uzreiz padarīja tādu, jo tu galvā sev izveido to, ak, Dievs. Tad, ja tu tā izvēlko, krastielis, tak mākus, katrā braukšanā viņa izbrauc cauri, es tur tik daudzas reizes braukus, kad tu saproti, ka pats tu izveidoji kaut kādu tādu satraukumu, un tad, kad tu nomierinies, izpūt gaisu, un tāds, davai krastieli. Tu kā tad mierīgi, tā kā jā, daudz kas ir prātā. Jā, jo man tieši tāda pati situācija bija Kalniņa. Kalniņa bija mana nāve. Ziema, Kalniņš, un instruktors to saka, davai, brauc augšā, bremzē un brauc augšā. Un vienkārši tev tāds, ko man darīt, un aizmugurē mašīnas, un es saprotu, ja es tūlītās to visu, jo esmu ar manuālu. Tev ir manuāli, jā. Ja es to visu neizdarīšu, tā kā vajag, jau ierpos. Avārija un vispār, un vienkārši man sākās viss šitais te, un es sēžu, man tāds nemūžam, es vairs neiešu, nekādi kalniņi, man viss nerāda. Taisnīgs ceļš, tas ir maksimums. Bet tad, kad tu reāli savu galvā pasaki, come on, tas taču nav tik grūti, vienkārši paņem, dod vairāk gāzīti, lēnām laid vaļā bremzīti, un izcili, un viss tā kā, un tad man bija tāds, ak, Dievs, tiešām, esmu profesionālis. Jā, bet varbūt tu vari pastāstīt vairāk tieši par savu instruktoru. Kāds viņš bija? Kā tev vispār patika, vai bija ar viņu vieglu komunikāciju šo te sataisīt, izveidot, vai nebija tā, ka brīžiem tev likās, kāpēc es izvēlējos šo instruktoru, tā kā būtu ņēmus citu kādu? Ja godīgi, es nezinu, kā cilvēki izvēlās mūsdienās, bet te, kad mēs bijām teorijas klātienē, tad arī daudz cilvēku prasītāji pasniedzēja viņus, bet kā izvēlēties? Tev ir vārds, uzvārds un tev ir numurs. Tev nav ne bilde, tev nav ne kaut kādas informācija par viņu atsaukus. Arī tur daudz īsti nevar atrast. Tad es nezinu, kā mūsdienās izvēlēties. Droši vien tu aiziet, saprot, vai ir kopīga valoda, vai tu vari justies labi. Un tad maini. Bet man bija, es atnācu, man liekas, es varbūt viņam biju par tādu čumaču sākumā, jo man bija tik daudz jautājumu, man bija tas. Viņš tāds mierīgs sēž, viņš man saka tās visas norādes. Un tad kaut kā tajā procesā visā, man liekas, viņš mani nomierināja, un es viņam iedevu savu enerģiju. Un viņš kļuva atkal runātīgās. Tā kā mēs, man liekas, viens no otra smēlāmies. Man liekas, viņam miers man tieši bija tas, kas man palīdzēja pašai nomierināties, jo man bija slikta pieredze, kad es mēģināju likt 18 gados, kad tad vēl arī bija manuālā, un tur pirmo reizi man pirmajā nodarbībā uz ielas, sasrāgumā, kalns, tur kaut ko slāpēt, un vēl bļauj uz manīm, man bija tāds, es negribu likt tiesības, ko viņš man tur vispār, un man bija trauma iekšē. Tagad es iesēdos, un man likās, ak, Dievs, cik tas ir miers, tāds, un tev pavisam nomainījās tā bilde prātā, tā kā, jā, man liekas, mēs viens no otru iedvesmojamies, viņš spieda pāris reizes uz bremzēm, kad es mēģināju kaut kur iziet, kur nevajag, un tad es sajūtu to, ka viņš ļoti ātri reaģē uz visu, bet droši vien tā ir katram instruktoram. Ko man likās, instruktora darbs ir vienkārši met krustu pāri katru dienu, jo tu nezini, ko tev tas kursants izdarīs, jo man, piemēram, pirmajās reizēs es gāju, un man vajadzēja parkoties, un mēs jau parkojamies, un es pēkšņi uzspiedu gāzi, un man tāds, ak, mans Dievs, es vienkārši sajaucu pedāļus. Jo man liekas, man vēl tas tik ļoti jauns bija, kad man ķermenis nenoreģēja, un kaut ko es tur uzspiedu, sajaucu, un man tā liekas, ak, Dievs, es tikko gan iebraucu tajā mašīnā, un kā viņš varētu paredzēt šo situāciju, ka mēs jau apstājamies, es tikai gribēju bišķi uz priekšu, vai es gribēju spiest bremzu, un es uzspiedīšu gāzi, līdz ar to, man liekas, tas ir cepura nost instruktoru darbam, jo visu dienu sēdēt blakus un mācīt cilvēkiem uz ceļa, kur jau visi dzīvējā satiksmē, un kur tev jābūt gatavībā visam, ir vienkārši apsveicami. Bet, tā kā man bija ļoti lieliska sadarbība ar Endiju, un es visiem viņu iesaku. Lieliski. Un runājot par e-vidi, tu mācies e-vidē teoriju. Jā. Un pastāsti varbūt mazliet vairāk, kā tur īsti tas viss notiek. Vai tur bija tāds viens blāķis, kas jāskatās, vai tev bija tādi mazi video, vai tu varēji, pieņemsim, apstādināt video, tur aiziet, izdarīt kaut kādas savas lietas, tur nezinu, daļa ko? E-vidē tur īstenībā ir ļoti... Man patīk, kā tur sakombinēs kopā, ka tev nav vienkārši pliku teoriju nolas, bet tev viņu uzreiz ar piemēriem, vai tur video piemērs, vai tur attēlā tev parāda, lai tev tā informācija vizuāli nosēž, nevis tu vienkārši redzi tekstu, un tev viņš iet garām, jo tev jau ir too much. Tā kā tas man noteikti palīdzēja uztvert situāciju. Man patīk, ka tie video
ir sadalīti pa īsākiem. Tur, man liekas, kā kurš tur ir 20 minūtes vai 15 vai 10, vai tur vēl daži bija īsākie. Jo es, kad atveras ieraugu to laiku, šitais 6, tā vēl vienu paņemšu. Un tad tu pabeidz to tā, labi, vēl vienu. Un tā. Un tur ir tie kontrolas jautājumi. Bet tas bija ļoti ērti. Tu vari viņus apstādināt, tu nevari varbūt iesākt to video, tad no rīta viņu skatīties. Vienkārši pabeidz katru video, bet tas jau tev ir tā kā tāds I did the check, šito video pabeidz to, nevis, ka tu kaut kur tu pusceļā atstāji. Un tur varēja 3 moduļus nedēļā, kas ir īstenībā labi, jo, ja tu vairāk mēģinās, ir bišķi cumāts, jo tas jau, tas ir daudz informācija. Bet es teikšu, jā, viņi bija ļoti viegli uztverami, jo tur bija kopā ar šiem video materiāliem un foto, tā kā, un izskaidroti pareizāk, nevis tikai nolasīt un tad... Bet pēc sajūtām, jo aptuveni viens modulis ir 4 stundas, tev pēc sajūtām likās, ka jau 4 stundas pagāja, tiešām tik ilgi? Nē, jo es negāju visu pēc kārtas. Es nesēdēju tās visu pēc kārtas. Es no rīta piecēlos, es zināju, ka man tur ir 40 minūtes laiks, es noskatījos. Pat dienas vidu kaut kur ir laiks, tur vakarā. Es to izdalīju tā, un tas ir tik daudz vieglāk, jo tu tajā momentā vienkārši to īsāku laiku fokusējies, tu arī labāk uzņem informāciju. Ja tu sēži tādi 2-3 stundas, tad jau tu tā 3. stundā vispār neko neuzsver. Bet ir tik ērti, ka tu viņus sadalīji katrā brīvajā savā laikā, skaties, protams, tu neizlaiž tur dienu, 2 starpā, jo tad jau tu aizmirsīsi, kas bija sākumā, jo tur beigās ir arī tests, kam es piegāju tik intensīvi, jo es liku man tās, man vajag 100%, un es tur eju cauri, eju visam cauri, un tās, 100, un tad tur pirmie, man liekas, 5 moduļi toši man bija ar 100%, pēc tam tur sākās jau mazliet āķīgāk jautājumi, tur man bija 90%. Bet tu vienkārši pieeji pats, ka tu gribi kārtīgi izprast to visu, nevis vai man jānoklausās, tu kaut ko dari mājās un pat neklausies, man vajadzēja izprast, jo sapratu, ka tas jau man palīdzēs vairāk, kad es iesēdīšos mašīnā, nevis tu tev tipā ķeksīšu pēc jāiemācās un pēc tam to nevajadzēs. Tas ir tieši viss kopā, bet man patīk tas, ka tu mācoties teoriju, uzreiz arī brauc un to visu sāc likt kopā un tas process iet ātrāk. Ja man liekas, ka agrāk bija, ka tikai teorija un tad tu vari sākt braukt. Nebija tā agrāk? Es nezinu, vai. Tā man draugi teica, ka viņi agrāk tā lika. Bet man liekas, Meksas agrāk viss bija pilnīgi savādāk. Jā. Un tagad, ja nāk kursanti, kas ir likuši kaut kad 10-15 gadus atpakaļ, viņiem tāds, ko jūs man vispār te stāstat? Jā, tādi noteikumi. Un te tev tāds, es nezinu, kā bija iepriekš, es to gadu atpakaļ, es nezinu. Mainās, jā. Bet nē, ļoti vērta e-bita. Jo es nezināju, ka var tā attālināt. Man likās, ka visur jāsēž vietas, jo agrāk, man liekas, ka bija tikai. Ja tas nebija arī tā kā mūsdienās, tas viss taču ir attīstījies šausmīgi. Ja mēs ņemam vērā to, kā bija kādreiz, ja ka nebija nemaz telefona, tad, protams, tas viss process, protams, un arī tagad visas mājaslapas, kas arī mums būs jaunums, ja ar to mājaslapu tas viss ir tā kā tāds wow, tā kā tiešām cepur nosbavai. Godīgi sakot, ja man būtu iespēja šeit mācīties gadu atpakaļ, tā kā Man daudz ir raksta, man jau ir tiesības, bet es kādreiz izdomāšu likt uz vēl kaut ko, es iešu uz babu, jo tiešām, man liekas, arī baba ir tik ļoti ātri attīstoša un augoša, tik īsā laikā, tik daudz ko piedāvāt, man liekas, jo arī daudz cilvēku raksta, jā, es skatos uz babas video, bet es eju citā autoskolā, man liekas, kāpēc ir citā autoskolā? Tev viss ir vienā vietā, un tu to visu iegūsti, jo tiešām, tas tik ļoti tagad baba auga, man visi apkārt par viņu runā, viņi saka, jā, baba, es redzēju to arī, es arī jau redzēju viņu videos, arī tur bija, tā kā, man liekas, tas ir tik ļoti liels jau sasniegums, jo Ronalds arī un visi, kas ir iesaistīti, jūs tik daudz ieguldat tam, lai viņš ir ļoti moderns viss, lai tas piedāvājums ir viegli uztveroši un palīdzoši, jo tiešām ar visu jauno mājaslapu, ko viņš man stāstīja, man liekas, tas būs visvieglākais veids, kā tiešām visu vienā vietā. Jā, jo ņemot vērā, ka šogad babai palika tikai 3 gadi, kas ir tikai vispār. Jā. Tas ir tiešām, kad sāku jau iestājos citā autoskolā, man palīdzēja pat tie YouTube mazie video, kas bija tā kā 5 minūtes, un tev tāds, wow, es vienkārši sēdēju, tik tā kā man mamma saka, ko tu atkal tos savus stulbos videos, un tāds, nē, es mācos, un tas bija tāds, tā kā tiešām, un arī tā baba platforma, to arī viņi izmantoja. Jā, tos virtuālos, es tur katru dienu, jo tur īpaši tagad tie pēdējie, kur tie virtuālie braucieni, kur tev prasa visu laikos jautājumus, kāds atļauties ātrumus, kāds atļauties, un tas tev ļauj vēl vairāk saprast, ka tev tas skatiens jāfokusē uz to, tev jāierauk tas, un tas dzīvē ļoti, ļoti noderē, jo tur pa lielam izbraukt visas vietas, kas tev ir vajadzīgs, jo,
Gan jau atradīs kaut kāds jauns maršruts arī, kur braukt, bet pa lielam tur viss ir tajā klasā un tas tik ļoti atvieglo. Tā kā jā, noteikti. Jā, tas tiešām tā ir ļoti, ļoti laba platforma, jo viņi arī izmanto tiešām jau pieredzējuši autovadītāji, kuriem tā kā, principā, kas tur jauns, jā, bet viņiem tāds, wow, šis ļoti labi. Bet kopumā tad viss ir ļoti forši. Tiešām man ir liels prieks par tevi, jo tas tiešām 1,5 mēnesis ir ļoti labs rādītājs un tā tikai uz priekšu, tā kā nākošais. Man ir tik liels prieks, ka es tiku ar Bābu un tam visam cauri, jo, man liekas, ir tā vieta, jo ļoti svarīgi, kā te viss šis te komandas darbs un iesaisti. Un es arī Ronaldam, man liekas, katru dienu uzdevu visādus jautājumus, ka droši uzdod, jo viņam arī svarīgi, lai saprotu, jo, jā, ir jābūt zinkārīgam par to, lai tu pats saproti, bet visi piedāvājums un visi video man tiešām bija, jo tas ir puse no visa. Protams, savs darbs, ko tu ieliec praktiski, tu brauc, bet lai tev prātā jau ir, tu esi redzējis tik daudz video par šo visu, ka tu jau it kā zini to visu, ka tu to dzīvē redzi, ir ļoti, ļoti daudz vieglāk, un tas man tik ļoti palīdzēja, tāpēc bez tiem, man liekas, es liktu vēl 1,5 mēnesi ilgāk. Tā kā, jā. Varbūt tev ir kāds padoms, ko tu vari dot jauniem autovadītājiem, vai tikai tiem, kuri taisās likt tiesības, un arī tā kā, labi, pagaidīšu bišķiņu. Noteikti dariet to, jo, ja es to izdarīju ar visām savām bailēm, tad droši, tāpēc, ka tagad, arī tagad es vakar braucu un vedu Lindu, man tāds, ak, Dievs, es to māku, un tā ir kā tik loģiski un ierasta darbība, ko visi māk, bet man tas bija tik liels notikums, ka tā brīvība sajūt, ka tu to māk un tu vari aizvest kādu, vai tu pats vari aizbraukt, iesaisties mašīnā un aizbraukt kaut kur tu gribi, kur acis rāda. Tā sajūta ir vienkārši brīnišķīga, bet es teikšu neslinkojiet, jo man liekas, ka mūsdienu jaunāt, kur ir, jā, es likšu tiesības, bet jūs to vēlkat tik ļoti garumā, jūs slinkojat, ka tas slinkums jūs liksiet gadu, un ne jau jūs tērējat par ko savu naudu, jūs tērējat droši vien vecāku naudu, es nezinu, bet novērtēt un uzstāties sev kaut kādu mērķi un tā laika termiņu, un jūs redzēsiet, cik jūs to ātri varat apgūt, un vienkārši tas, tagad tu esi īsāk laikā iekšā ar visu savu 100%, tas ir izdarāms. Tagad es to varu teikt, jo es to izdarīju. Ja man kāds to teikt pirms tam, es neticētu. Bet neslinkojot, jo man liekas, tas slinkums tāds, jūs vienkārši ilgsiet garumā. Bet tiecieties uz to mērķi, sagribat un vienkārši apņematies, ka davai jūs to varat un miers. Jā, jo tā sajūta, ka tu aizies CSDD un tev sāk gatavot tiesības, tu nobildējies, tu izēj no tā kabineta. Un tu neapjēs, un tev iedod tiesības un akmens Dievs. Un tas ir vienkārši kārtīgi, bet tu saproti, akmens Dievs. Tu tiešām mans vārds tā ir. Esmu es? Jā. Man galvenais, es tādu dabūju tiesības un tāds, labi, iešu ar autobusu braukšu mājās, jo man liekas, ka vajadzīgs stāžs vai ne, šitiem Citybī vai Boltrai. Boltam vajadzīgs, Citybī, man liekas, vēl nē, bet... Es varu braukt ar Citybī? Man liekas, ka jā. Ok, I need to check. Jo man bija tā fiziski, un man tāds, Jo es arī braucu ar Citybī, bet tas bija gadu atpakaļ, kā ir šodien, es nezinu. Boltam jau sen vajadzēja stāžu, jā. Okay, bet Citybī viņam tie noteikumi nav tik... Tā все, es varu pieteikšos. Jānokočā veids vēl, kas man nekad mūžā, man liekas, zin, ka citiem cilvēkiem, tev vai parāda neizmatās, man nav veids, jo man es nekad nav braukājis. Tagad tas Citybī jānokočā, tā kā jauna dzīve, tāds vienkārši, es vēl neesmu to aptērs, bet man liekas, man tāds maicēja, un es vienkārši iekšēji man tāds, akmens Dievs to izdarīju, un man tāds, es jau uz priekšu, uz Ameriku. Bet man bija vajadzīgs šis, kad es tagad varu aizbraukt tur un zināt, un ko darīt. Jā. Nu labi, tad lai tev izdodas. Jā, paldies, mamma, izdevās! Kur es braucu šodien? Jā, tad veiksmīgi. Jā, lai jums ir jauno mājas, un lai jums vēl jauni klienti, jo